Mani sauc Valds Rabanovičs, es esmu liepainieks un es Liepājas ūdenī strādāju par inženieri un šeit jau strādāju 6 gadus. Es nonācu diezgan nejauši, tāpēc, kad pirmkārt sāku mācīties savā specialitātē, vienkārši apskatoties bukletā un ieliekot pirkstu grāmatā, izvēloties, ka es gribu šo, bez iepriekšēji kaut kāda speciāla plāna vai vēl kaut kā tam līdzīga, un pēc tam jau, kā jau liepainieks, ja tajā jomā mācos, tad Liepājas ūdens, protams, ir vieta, kur es varētu strādāt. Es bērnībā, precīzāk atceros 3. klasē, sapņoju, ka es gribētu būt celtnieks. Jo man patika visi ekskavātori, buldozeri un tādas visādas iekārtas, un laikam jau ļoti tālu no tā šobrīd es neesmu, jo es strādājot tādā nosacītā būvniecībā, arī tad diezgan tuvu arī esmu tam visam. Ja man būtu jāpaskaro saviem draugiem vai bērniem vai citiem, ko es daru, tad droši vien sargāju Liepājā, lai ūdens ir garšīgs, drošs, un lai viņš ir pareizā krāsā, ja caurspīdībā. Plašāk jau tas ir gan pie datora kaut ko plānojot, gan arī dabā kaut ko apsekojot un strādājot kolēģiem kopā, lai Liepājā būtu ūdens un Liepājā kanalizācija tiktu prom. Visvairāk savā elementā darbietā es droši vien esmu tad, kad drusku izēju varbūt ārā no ofisa un kad mēs risinām kaut kādas reālas, es neteikšu problēmas, bet izaicinājumus. Un it sevišķi tad, kad to, ko esmu mācījies universitātē, kad tas noder un tiešām arī dabā tā strādā. Un tad ir tāds foršs uzvaras moments, kad tiešām tas, ko es iemācījies, to var pielietot, un tas tā arī viss dzīvē notiek, kā mums mācīja skolā. Ne? Bez manā ikdienas, varētu teikt, biroja darba ūdens saimniecībā pēdējos gadus diezgan aktīvi braukāju arī pa skolām un stāstu ne tikai tātad par Liepājas ūdeni, bet arī vispār no kurienes ūdens rodas. Diezgan bieži arī brauc, piemēram, no citām skolām pie mums un vada ekskursijas, un tad ir iespēja, dod iespēju skolniekiem un tehnikuma studentiem redzēt, kā tas dabā notiek. Man liekas, tas diezgan svarīgi, lai, tāpat kā es atnācu uz šeit strādāt, lai viņiem arī ienāk prātā varbūt atnāk pie mums strādāt, meklēt sev jaunus kolēģis arī. No rīta atbraucot uz darbu, protams, ir skaidrs tās lietas, kas man tajā dienā jādara un kas ir vispār kaut kādi ieplānotie darbi. Bet droši vien zināt uz priekšu, kā tā nedēļa iztīsies, vismaz man īsti nav iespējams, jo tie izaicinājumi rodas strādājot un sākot kaut ko, kādu problēmu pacelt un risināt, rodas vēl tālāk kaut kādi izaicinājumi, ko atrisināt. Tā kā diezgan raibi sanāk man tā ikdiena, un tas, es domāju, tas, kas man arī visvairāk patīk, jo ceļš vasarā, tad, kad ir vairāk kaut kādi būvobjekti un ir vairāk ko plānot un tāpat kaut kādu projektus izstrādāt un zīmēt, ir vairāk tādas lietas praktiskas, ko darīt, kas, man liekas, ir diezgan forši. Protams, strādājot Liepājas ūdenī ikdienā, apziņu, ka mēs strādājam tādā ļoti kritiskā nozarē, varbūt tā visu laiku neizjūt, jo tie uzdevumi jau iet pa vienam un tiek atrisināti pa vienam, bet tas, kāda man priekšstata mainīs par citiem cilvēkiem, varbūt apkārt, jo īstenībā par to, cik cilvēki ir gudri apkārt un to, kad var izdomāt un izdarīt tātad ūdens saimniecību, organizēt tā, lai tas viss tiešām arī strādā un lai tas viss notiek. Tas, man liekas, ir diezgan iespējīgi, kad mēs te liepainieki esam un mēs paši atbildam par to savu saimniecību un infrastruktūru un to, ka tas viss strādā un tā kā vajadzētu. Man liekas, tas ir diezgan forši un interesanti, ka mēs esam paši gudri, lai sev saimniekotu.